Sākumā mēs nemaz netiksim iekšā garāžā, pēc tam gatavošos Vācijai, pakosim augšā fūri, tad atbrauks mans draugs no Brazīlijas, uztaisīšu triku skateparkā un bišķiņu iešķērēšu. Tas viss šajā video. Labrīt jaunajā video. Ir jauna nedēļa un ir jauns ievirziens. Vakar Emsis aizslēdza durvis, esot iznākusi ārā šitā te serdene no atslēgas. Viņu tā kā iebāza atpakaļ un viss, un vairs neko nevar atslēgt. Tā kā pirmais dienas uzdevums ir dabūt vaļā durvis. Re, kur es esmu nopircis jau jaunu slēdzeni. Noteikti, ka jāsazīmē kaut kāds fleksis un jāmēģina atfleksēt vaļā. Tā, pirmais dienas uzdevums ir gatavs. Durvis ir vaļā. Mašīnu jau dabūju iekšā garāžā. Atkal nočakarājos riktīgi. Bet īstenībā bija bišķi vieglāk. Tagad bez motora un kārbas nebija tik traki. Reku mašīna jau ir pacēlāja. Principā, ko darīs? Nevis šitai pusē, bet šitai pusē raus nost spārnu. Paņem šito lukturi. Pagrieziena, kurš arī nav ideāls, kur visur ir plaisas, bet viņš vismaz nav salūzis. Tad vajadzētu izraut ārā visas atsperes un kreiso aizmugurējo amīti, jo sarkanajam tas tur ir, nezinu, nosalojies vai iztecējis. Un principā tas arī viss noraus šīs te lietas šitam te burbulim. Un viss, un no viņa vairāk, man liekas, neko netaisos ņemt. Tad viņu principā varēs piekrāmēt vēl ar metālu un vest uz šrotu. Es nočakarājos ar spārnu ņemšanu nost, un beigās tomēr neņemšanu nost spārnu. Tāpēc, ka šita te spraugā ir skrūves, kuras es vēl izskrūvēju. Bet tad ir kur var redzēt skrūves gals, jā. Tad šitā te daļa ir piekniedēta, tur ir skrūves gals, un tad tā skrūve sanāk no šejienes, norāva nost jau paspārnu, bet te ir vēl kaut kāds perabors priekšā. Un tad es sāku domāt, varbūt vienkāršāk ir kaut kā tur dabūt to lampu iekšā un pataisnot šito spārnu, un man arī izdevās. Lampai vietā. Un tagad ņems nost aizmugurā kreiso amīti. Un es nezinu, vai es pārējās atsperes ņemšu ārā, jo es sāku domāt, ka es izņemšu atsperes. Man būs arī sūdīgāk aizvest. Es domāju, ka es atsperes atstāšu iekšā. Jau, aizmugurē amīšas bija baigi viegli izraut, tāpēc izrāvu abās pusēs. Reku jau stāv zemē abi aizmugurēja. Es tam vienkārši ieliks tur, nezinu, pagali vai kaut ko, lai tā mašīna nesēž uz zemes, ja tā būs. Un priekšā, es nezinu, te vajag atseiti noskrūvēt, stūres pirkstu. Un reāli vairāk īsti arī nekas nav. Augšā no glāzes jāatskrūvē un te no stupicas, es nezinu, es varbūt arī noraušu priekšējos amīšus, jo, atsperes gribētos vienu setu tādas, kas ir sēdinātās, nofleksētās, un otras normālās, lai var skati iziet. Tas tā kā būtu jēdzīgāk. Redzēs, ja baigi gribēsies, skatīsies arī kā sanāks ar laiku, tagad es aizbraukšu paēst, un tad redzēs, jo es gribu viņu šodien, man liekas, aizvest uz šrotu. Es vienkārši tā rēķināju, skatījos, ka man īstenībā viņu šodien vajadzētu aizvest. Savādāk man nav laika visam. Šodien ir otrdiena, un manā garāžā ir klients, tāpēc es šodien esmu pa mājām, un lai izmantotu lietderīgi laiku,
Es tā kā gatavojos Vācijas projektam. Man ir jāaiziet cauri ar papīriem, kur ir principā tāds tā kā plāns un darāmo lietu saraksts, kas ir jāizdara. Un tad otra lieta, kas man ir jāizdara, ir jāsakrāmē savas mantas, jāpaskatās, ko man varbūt vajag nopirkt, tur tā kā no higienas precēm, drēbes jāsaliek, darba drēbes un tam līdzīgi jāsagatavojas, lai ir viss gatavs līdzņemšanai. Tā, es izgāju cauri papīriem un tagad ir laiks krāmēt mantas. Jā, Varons 6. brauc uz Vāciju. Tas ir ļoti smags notikums man ar Salliju. Tātad, principā, es piekusu. Tas ir mans kofers. Mans kofers saplīsa un tagad man viss ir kastēs. Īstenībā ir forši, ja brauc ar mašīnu, tad ir ļoti kruti. Sākrāmē visu smuki, nekas nebirst ārā. Diezgan afigenna. Tā, ķersimies klāt. Skatīsimies, kas man šeit ir, kas man te nav. Jo es no rudens, kā no Somijas atbraucu, tā visi vienkārši tika nolikts. Un es neko neesmu aizticis. Jāskatās, varbūt kaut kas ir jānopērk, varbūt kaut kas ir beidzies, varbūt nekas nav jānopērk, varbūt nekas nav beidzies. Tūlīt redzēsim. Balts puķis zilā vāzē stāv. Aiz mana loga baigais gāziens, viss krāsas savies ar manu jautājumu, kāpēc tā? Un mana mašīna nav atrodama stāvvietā. Es pisprom, domāju, ka sāpes pašas pāries tā. Domas lido ātri, bet tu tāpatām gāzies. Gribi izvairīties, bet tu zini, ka tu tikai trāpī man. Tieši sirdī, kura nebija mana, bet bija tavējā. Labrīt, ir trešdienas rīts. Es braucu savākt emsi un mēs brauksim uz Rīgu. Sagatavosim lietas tā, lai var rītā vienkārši, ka fūra atbrauc, visu smuki pacelt, iekraut fūrē un fūri sūtīt uz Vāciju. Reku jau arī emsis gaida. Jau emsi. Labrīt, ir ceturtdienas rīts, ir ļoti skaisti. Un mēs braucam uz Rīgu kraut fūri. Mēs esam šobrīd benzīntankā, iepildīsim degvielu. Vakar neko daudz neuzfilmēju. Principā tikai dienas intro un tas arī viss, tāpēc, ka principā īsti nekas nebija tāds, ko filmēt. Vakar bija tāda diena, ka vienkārši viss bija jāatrod un jānoliek kaut kādā vietā tā, lai šodien būtu ērti paņemt un iekrāmēt fūrā. Principā jāsagatavojas šodienas kraušanai. Bet šodien es domāju, ka es uzlikšu kādu timelapsu, kaut ko vairāk pafilmēšu. Kad fūra ir ieradusies, uzlikšu timelapsiņu. Baigi nav vairāk laika neko stāstīt. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēbu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smēru sejas. Un mani cilvēki jau sen, mani gaida steidž. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reikš. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēbu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smēru sejas. Un mani cilvēki jau sen, mani gaida steidž. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reikš. Kuri mani bīmeri,
man kā bija Sīcenijā, tagad Rīgā tas kā pēsties būšu, tagad vīnē tik smag, visi zin, ka es rīmēju, labi 1, 2 un plak. Pazūd tava bīta un ņāk, palīd tikai nīpuļi sāk, cits kustos saši, no pagraba līdz tikai Bet ko tu teici, bet ko tu teici, tik seksīs flows, kā pašoši, kas beidz Netīvs no apseres uz vakšēn, no Rīgas uz Milānu paķēru veids No Rīgas uz Maķīti, ko es teik, tu zini, kā bukoju teik Uz kājām ir babes tā, superstar uz bītu zin man Es bišķi lab, ar distance, es viss mans Es riskants, pat dzīv, man piln paskastīt Ar tavām ziņām no manis, ko varu atlasīt Un pēc tam klausīties vakarā līdz es varu Lai redzi katru dienu, es te vibe, ok Un katru rindiņu es spridzinu, es varu seis Un mani cilvēki jau sen, mani gaida stage Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reips Nav sleep, tikai rūpējos par zaļajiem kā liberāls vīrs Un tad dej, kur tu neej, un tu gribi nākt līdz Protams, kā jau parasti, 13-tonnīgā traktora piegāde notika tieši tajā pašā laikā, kad mēs krāvām fūri. Pielāgojāmies situācijai ļoti ātri un operatīvi visu nokārtojām. Tā, lūk, ātri un operatīvi. Turpinam krāmēt fūri. Mums tā kā minerāls bija augsts nemitīgi Pieredzam tik sīreāls dzīves Tagad kāpju skatuvis tā tik filigrāni plīst Kopē maika es nekad neesmu krimināls bijis Viņi grib mani blakus, gribas vilināt džīs Tā kā minimāli dzīves Vienā naktī tādi scenāriji Tev to redzēt ir 12 dienas vērts Džeki sildīt jau riepas vēlas Tagad redz kā es sēžu pie galda ar 12 purniem kā dieva dēls Nekad nelēju sviedrus lētus Katrs solis, ko veicu pēc klaipa tev liekas dārgs Tādēļ viņa grib uz manas miesas kāpt Bet pat tiekšā neteikt to nav vietas nāk Es te vibe, ok Un katru rindiņu es spridzinu, es varu seis Un mani cilvēki jau sen, mani gaida stage Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reips Kaut kā nav ērti. Šitā būs labāk. Tā, nu jau. Ir piekdienas rīts. Un es braucu uz garāžu. Zīmes metinās savai behai kaut kādu caurumu ciet tur grīdā vai kur. Laikam jau grīdā. Un mans plāns ir savest kārtībā X, viņam ir izšķīduši spieķi. Bija
Es jau īstenībā esmu salicis vietā, vajag viņu tikai iztaisnot, gan priekšējo, gan aizmugurējo ratu un uzlikt ķēdi. Un vēl kas ir, pie manis uz koknesi brauc kopā ar Zīmi Brazīlis. No reāli Džeks, kolēģis, draugs, Viktors, viņš ir afigenijs cilvēks. Viņš brauc uz koknesi. Es domāju, ka mēs viņam parādīsim koknesi, parādīsim rajonu, aizmauksim visticamāk arī uz skateparku, bišķi pabraukāt. Rokā trimers, miesas uzbūta kā ģindens. Darbs tāds, ka labākais ir tas, ka pusdienlaikā kliņģers. Jauns objekts, bet vispār nav interesi. Galvenais, lai bosam strādā alga lapiņu printers. Skatos savu algu un es saķeru galu. Strebi karsts, es tur nestrādāšu, strādāju daudz. Pāris stundas padomāju un es sapratu daudz, ka man tas rūp un man ir sapnis nekā tiem, kas vienkārši blaks bija. Kompanionam ūdens vietā pauzē alus līp. Visi blaks piever acis tad, kad traktoris izdzēris plaukstiņu uz asfaltēta ceļa neapzināti veido sānslīdi. Viņi darbā ienīt pirmdienas, cīgu paka un bambuks vienmēr ir rīta pirciens. Bet es nebiju svētais, jo pēc darba vakarā dīlerim prasa, vai tev ir viens. Man ir tik daudz, ko tev teikt. Tik daudz mūsu dzīves ir tik vienāds, bet citādāk tās turpinas un beidzas. Daudz mūsu sapņi netiek izdzīvoti, jo saka, ka tev dienas beigās pietrūka nedaudz veiksmi. Kur paliek smags darbs? Kas to nodzer nevar izturēt, sapņi lidom izkastē. Tā kā nevajadzīgas pastkarts, tūlīt lidosi, bet pie kājām atsvars. Pēc visiem laukdarbiem attopies Rīgā, visas pazīstamās sejas pēkšņi nomaina dīvaini. It kā tie paši visi katra, taču vidē tie citā. Lēdam šņabim pa virs, vēl piešau un arens stiprāks. Jau ārpus pilsētas izjūtu tusiņu garš, tas bija citādāk, jo nebija nekāda klubiņa traka. Tikai pirts lāvs un pēc tam uz kubliņa karst. Bet lielā pilsētā ir vieglāk šādas iespējas rast. Visādi rīpuļi krāsaini, tad uz sarulētās banknots. Ja es būtu viss pats to pirts, man būtu bankrots. Tāpēc apkārt cilvēki to tev pavelt. Prāts pazūd ātri, visi blaks pārvērš par fantomu. Ieeju klubā, es redzu cilvēks dirsā. Te bija jābūt jautrībai, bet es nejūtos labi. Vispār simtiem reižu esmu paklubs, gribot dzīvē vairāk dzīves, simtiem vienādu dziesmu, kas saka to pašu, ko šī, bet tā pārva netika. Yo, so basically I'm with my guy, with my friend from Brazil, with Viktors. Hello, And nice to meet you guys. now we will go to skate park to do some tricks. So check it out. Yes. Yeah, man. Viktoram šie pelēkie Latvijas laikapstākļi likās pārāk augsti, tāpēc viņš neko baigi daudz nepabraukāja. Šis triks bija tāds kā mans šī sešana goals, uztaisīt viņu nolendot un beigās ar mazo puišu atbalstu un motivāciju arī izdevās viņu nolendot. Yeah! Nākamajā video jau filmēšu, kā mēs braucam uz Vāciju, kā mēs būvējam skateparkus un tie, kas nākamajā video. Čau!